Vārds saka par vērša enerģiju. Vērši netradicionāli aktīvi. Aktīvi, darbīgi, kaislīgi, ar vēlmi iesaistīties, virzīt lietas tā kā paši grib, daudz lietas ietekmēt. Protams, ka Sātans grib iesaistīt arī citus cilvēkus, un tas nozīmē, ka šajā mēnesī tieši retrogrādas Venēras klātbūtnē jūs varētu gribēt izspiest no saviem partneriem sulu, izspiest maksimumu, likt viņiem dancot pēc savas tabules, izpildīt jūsu rīkojumus, pirkt tās lietas, ko jūs vēlaties, ieguldīt naudu jūsos. Ja, nu tā kā skatāties, lai šīs lietas visas nepārsniedz mēru, Sātans atgādina, ka jums vajag padomāt par savu egoistisko pusi, vai tas nav tiešām tagad sācis spēlēt galveno violu šeit. Izmantojiet savu spēku darbā, aktivitātēs, kaislībās, iekarošanā, seksualitātē, intimitātē, un tad šī ir tā joma, kur iespējams Sātanu ir visvieglāk atstrādāt un savaldīt. Nu, tāda ļoti liela iekarsība, netradicionāli vērša zīmē. Darbā. Kā tad darbā klājas vēršiem? Darbā, nu, tādā konflikta zona, mazliet konflikta zona ar vajadzību un prasmi apiet visus tādas asos stūrus un nepatīkamās lietas. Darbā iespējams būs jāizstāv savs viedoklis pat neaktīvi, bet diezgan pasīvi, tomēr neatkāpties no savu viedokļu, neatkāpties no savām domām. Apkārtējie cilvēki tāpat visi diezgan uzvilkti ar vēlmi, katrs noraut pa gabalam labuma sev. Tā kā te var būt arī tā sacītā iešana pāri galvām, apmelošana, meli, baumas, klačošanās, jā, un tas kaut kā ļoti sasaucās man ar to pirmo Sātana kārti, ja, ka cilvēkam nākas būt mazliet iekarsīgākam, niknākam, parādīt savus radziņus un varēšanu aizstāvēties, jo karā kā jau karā uzvar stiprākais. Ja? Šajā mēnesī darbā diezgan daudz spriedzes un diezgan daudz tādas vajadzības izlīgt, vajadzības saprast, vajadzības paiet pretīm, lai paskatītos, kurā vietā ir kaut kāda vieta diplomātijai. Privātā dzīve. Privātā dzīvē gan viss ir mierīgi, sakārtoti un tā ļoti rāmi. Ir laiks pabaudīt, ir laiks pasvinēt, ir laiks pasēdēt pie galdiem, acīm redzot kādas svinības gaidāmas, un tieši šajās kopā būšanās reizēs vislabāk jūs sajutīsiet to, cik lieliski ir būt kopā ar savējiem, ar savu partneri, ar saviem bērniem, ar savu ģimeni. Miers. Lieciet akcentu uz savām lieliskajām prasmēm, rīkot svētkus, pagatavot vakariņas, radīt omulību mājā. Nu, tās ir vērša pamatprasmes. Savukārt tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē partnerību, jāsaka tā, nu nesēdiet rokas salicis, jā, apkārt ir tik daudz piedāvājumu, apkārt ir tik daudz iespēju, bet kaut kā izskatās, ka tie meklējumi pašlaik nav aktīvi, jā, tā kā šeit ir vai nu pārāk liela šķirošana, šis nav labs un tas nav labs un ar šo es vispār netaisos satikties, varbūt pārskatiet savu sarakstu, kas ir tas patiešām ideālais partneris, ar ko es gribētu satikties un kas varētu būt mans tas mērķis, ko es gaidu un ko es meklēju, un padomus. Jā, pārāk nenodarbiniet sevi. Nenodarbiniet, tomēr apkārt būs pietiekami daudz stresa, pietiekami daudz dinamikas un vērsieties uz partnerību mājām, mieru un baudīšanu, ja, lai jums tas stresu apkārtējais mazliet nolīdzsvarojās un viss ieiet normas robežās. Labākais variants ir vienkārši aiziet. Aiziet tad, kad jūs jūtat, ka kādā vietā paliek par karstu. Nu, tāds lielisks mēnesis jums gaidāms, taro prāt, tad redzēsim, kā tas jums izdosies.